Nu, re. Nu, sveika, Eva! Un sveiki, mīļie klausītāji un skatītāji, kurš klausās, kurš skatās. Esam atkal sanākuši uz mūsu skolotāja Saimas spēka sarunām pie, kā teikt, pie apaļā galda, jā, vai pie plakanā ekrāna. Un šodien esmu uzaicinājusi padalīties ar savu dzirksti un jaudu Evu Kasicku no Cēsīm, jā. Ceru, ka jūs arī būsiet iedvesmoti. Un kāpēc skolotājas sēmas spēks? To es tā mazliet iepilinu pirms katras mūsu sarunas. Tāpēc, ka tas tiešām tāds ir. Eksistē tāds skolotājs sēmas spēks. Un vadot mācības pedagogiem, var dzirdēt vienkārši dzirksteļo katrā skolā. Ir, kur dzirksteļo, un ir cilvēki jaudīgi, un pedagogiem ir tik plašs redzējums. Un nav tā, ka visa dzīve tikai skola ir vēl un vēl un vēl viss kaut kas, ja. Un tāpēc es gribēju, lai jūs to dzirdat, lai jūs to redzat, lai jūs jūtat atbalstu viens no otra, lai jūs redzat, cik ļoti daudz ir pedagogu Latvijā, kuri deg par to, ko viņi dara, un iedvesmo arī citus. Eva, pastāsti, tad tu arī, ja, no kurienes tu esi, un tā, un tad jau sāksim. Labdien! Es esmu Eva, un kā jau Kadrija teica, esmu no Cēsīm, un esmu viena no skolotāju saimnes. Tad izrādās, ka tā, vai ne? Lūk, jā, es strādāju Cēsu pirmajā pamatskolā, un es esmu lepna. Es lepojos, ka esmu šīs skolas skolotāja. Uh, Kāpēc? Tāpēc, ka manā skolā katru dienu skan mūzika. Skan dažādi instrumenti, bērni dzied. Mūzika mijās ar bērnu čalām un noteikti arī ar skolotāju saimes, ar skolotāju spēcinošajiem vārdiem. Cik skaisti. Un es strādāju šis te, kas tagad jaunais mācību gads, man ir 36. 1. septembris, un es nu jau audzinu 12. klašu grupu. Tātad man ir bijušas 11, un šī ir 12. klase, kuru es Ak, Dievs, saskaitīt tos audzinu. bērnus kopā, tur taču ir tāda bagātība. Jā, un zini, kā ir tā, piemēram, es skaitu, tā bija Andreja klase, bija Toma klase, bija tā, un tad, nu, tos visus, tos pēc kārtas, ja, kā viņi man ir nākuši un gājuši, un jauki. Lūk, un jā, es esmu sākumskolas skolotāja, un esmu arī teātra mākslas skolotāja. Aha, Nu, gan, tā gan. īsumā par Bet mani. teātra Jā. māksla jums ir no kuras klases? Nu, teātra māksla ir vispār ir iekļaujoša. Tā jau ir tā, ka sākuma skolā mēs to iekļaujam latviešu valodā, bet tā es pasniedzu 6. un 7. klasē. O, tu tev pavisam plašs pulciņš. Jā, Pavisam plašs pulciņš. Tu minēji Andreja klase un kāda tur klase? Uh, doma. Toma klase. Tie ir tā kā tie bērni tajās klasēs, jā? Jā, nu, kas man tā kā palikuši, tur, piemēram, Andrejs Rudzinskis, tur Boņuks, jā, piemēram, tad tur Toms Veiss tagad ir pie Gundegas Skudriņas, jā, nu, es vienkārši tā tev saucu, ka, Asociācija, vai ne? jā, asociācija ar tiem viss ir mīļi un viss ir vienādi. Oi, cik forši. Bet tev, kā tu pati vispār nonāci līdz skolai? Tas ir 36 gadi, un es zinu, ka tu jau esi arī, tu taču vēl visu kaut ko dari, jā, un pietiek enerģijas un spēka un mirdzi. Kā tu nonāci līdz skolotājas profesijai? Zin kā, ir ļoti interesanti. Cik es zinu savā paudzē, es esmu pirmā skolotāja. Man rados virs manis neviena skolotāja nav. Mans papiņš ir ķirurgs, mediķis, jā, tā kā nav, man skolotāja nav. Bet tie bija tie laiki, kad es gāju diennakts bērnu dārzā. Mēs esam 4 bērnu ģimenē, Mhm. esam ik pēc gada, un mēs visi bijām tajā diennakts bērnu dārzā. Un es esmu vecākā no bērniem. Nu, kas tad man atlika? Man bija katru vakaru viņiem
jāstāsta pasaka, jādzied dziesma. Jo Bet to, bērndārzā esot. jā, bet es to tā kā, nu, savām māsiņām un brālim to darīju, Mhm. bet klausījās visi. Nu, līdz ar to tad audzinātājs ieraudzīja un saskatīja, ka es to varu, uzticēju jau pamazām man dažādas pienākumus. Un man nepatikās tajā laikā, gan es nezināju, kas ir skola. Bet bērni man patika, un šeit tad paauklēja kaimiņu bērnus arī, jā. Nu, lūk, tā kā man uzticēja to šefību pār mazākajiem, tāda bija arī skolā, atceros, biju pionieru, tā bija kaut kāda pionieru vienība, tajā laikā pionieru vienības vadītāja, ja, un tad tur atkal šefība pār mazajiem. Nu, visu laiku sanāca tāda, tā kā darbiņš ar bērniem, visu laiku. Paskat jau no Lūk, bērndārza vecuma, vai ne? jā, un es teikšu tā, ka doma par skolotājas to profesiju mani tā arī nepameta visu skolas laiku, un tajā laikā jau tāda karjeras izglītība nemaz nebija, ka, nu, man pateikt, vai man patīk vairāk tas vai tas. Eh, Un tad 11. klasē man klases audzinātāja man teica, Eva, es tevi redzu kā skolotāju. Un viņi man pilnīgi to tā kā apstiprināja, bet viņi bija pilnīgi pārliecināti, ka es būšu matemātikas skolotāja, jo viņa bija matemātikas skolotāja. Bet, nu, nē, es tomēr izvēlējos tos maziņos. Nu, un tad mani sveicināja Liepāja, jo tajā laikā Liepājā sagatavoja sākums klases skolotājus. Mhm. Ja? Un visu laiku Redz? tās mācības, un visu neesmu ne pārdomājis, ne sašaubījusies, neko visu gadu garumā. Cik fantastiski! Jā, zin kā, es nesaku, ka tas, nu ir tā viegli un tā, bet Ja? man nekad nav bijis grūti iet uz darbu. Vai smagi, protams, ir dažādas likstas, ir kaut kas neveicis vai veicis, bet, lai es teiktu, ka man ir grūti iet uz darbu, nē. Nu, šitā pašām bija mums tikko salitojums ar mūsu audzinātāju pēc 9. klases, un viņa vēl aizvien ir sporta skolotāja, un tad viņa arī, tā kā tu saki, viņa saka, man patīk tas, ko es daru visus šos gadus. Un tad es domāju, ka varētu, nu tā, ka tu tiešām visus gadus tev patīk tas, ko tu dari, vai ne? Kolosāli. Eva, tad, kad tu sāki Jā. strādāt skolā, ja, nu, pirms tu jau teici 36 gadi. Varbūt tu atceries, kāda tev tā pirmā diena vai kaut kāda emocija sākotnējā ieejot klasē. Tu sāki uzreiz ar pirmajiem, vai varbūt jau pārņēmi kādu klasi. Kā tev bija pašā sākumiņā? Zini, bija tā, ka es jau saku, tajos laikos, ja, bet nu, tie bija 80. gadi. Tad bija tā, ka Liepājā mums bija jau jāiet praksē. Un praksa tā bija, tu ej klases priekšā, un tad man, piemēram, teica, tev tajā klasē ir diktāts jānodiktē, un sēdēja skolotāji un vēroja. Mhm. Bet tas bija tā, nu, pats par sevi saprotams, jā, man jāiet, man jādara, man ir jāmāca, un es ar tādu lepnumu gāju tajā klases priekšā, un es to ļoti labi atceros, ka pirmais, kas man bija jādara, man bija jādiktē diktāts. Un es nebiju, es labi bērnībā mēs skolas spēlēm visu, bet te bija pār 30 bērni, un es tagad diktēju, un es nesaprotu, kad es to nākamo teikumu varu, nu, turpināt. Jā, un es skatos, viens vēl raksta, cits jau tur jau nodarbojas ar kaut ko, un viss. Un pirmajā solā sēdēja tāds puika, tādām lielām acīm, viņš uz mani skatās, un es ar uz viņu tā kā paskatos, tas, kas man tā kā tuvāk ir, un viņš man saka, ko bolis savas krisdolenes. Ak, tu Dievs! Un man bija tā, pirmkārt, es nezināju uzreiz, kas tās krisdolenes ir, un tad man tā skolotāja teica, tu laikam samulsi, nu tā sauc ērkšķogas te, nu šajā pusē, jā, te Kurzemes pusē un tā, bet tas bija pirmais man tāds tā kā blieziens bija, bet tāpat laikā es domāju, re, kādi ir bērni.
Un no tiem var Reiz sagaidīt reālā dzīve, vai ne? gājiet, ko vai ne? Bet nu, tajā laikā arī taču nebija. Ne mums bija mentori, ne mums pastāstīja, kā mums jādara, kas mums jādara. Mums taču tāda nu, nekā nebija. Pareizi. Mēs kā mācījām, tā darījām. Un, zin kā, man liekas, ka dzīve māca. Vai ne? Un darbs, tad, kad tu to dari, tad tu arī redzi tās kļūdas, tad tu redzi, kurā brīdī tu pacelies, kurā brīdī tu krīti un atkal celies. Mhm. Un patiesībā es teikšu tā, ka es esmu ļoti priecīga, ka šāda tad dzīve pasita. Pasita tādā ziņā, ka nav viss uz paplātes uzlikts. Pati, pati gāju visam cauri, domāju, analizēju. Mhm. Nu, līdz ar ko, jā, Tā jau ir, vai ne? Tā jau tev tāda iespēja augt, kā tad savādāk. Un katra klase droši vien citādāk, un katrai klasē cita pieeja, drusciņi jāmeklē, un jā, bērni ir atšķirīgi, vai ne? tā arī Protams, ir. tev nekad nebūs garlaicīgi, vai ne? Nekad skolotāja profesijā nebūs garlaicīgi. Nav, nav. Eviņa, Jā, jā. varbūt tu atceries kaut kādus, tādus mirkļus, kas tevi bāro, kas tevi silda, nu, kādu varbūt, kas tev tāds pirmais nāk prātā, tāds, tas bija tik forši. Nu, pa visiem šiem gadiem noteikti tādi ir vairāk, bet varbūt kaut kas tev nāk prātā tāds, kas tev, nu, līdz asarām gandrīz, vai, ja, kas tāds skaistākais brīdis. Mhm. Nu, zin kā, skaistāko mirkļu ir daudz. Mhm. Daudz un dikti daudz, bet es domāju, ka viena no skaistākajiem mirkļiem ir tie, kad tev nāk tā atgriezniskā saite. Kad tu redzi, ka bērnam izdodas kaut kas, kas viņam ilgi, ilgi nav sanācis. Tad ir tā, ka pilnīgi pārņem emocijas. Tad ir tie mirkļi, kad ir skolēni, kuri sen jau skolu ir beiguši, bet man atceras katru 1. septembri. Un tad domā, jā, ir tā, bija tā vērts. Ir tik forši, ka tagad ir nu, draugi un tā. Tie mirkļi ir, kā es saku, tie ir daudz un tie ir viens pie otra tā kā klāt. Ja, piemēram, es jau saku, man tagad, pieņemsim, 2. klasīte būs. Tepat ir mani 6., tepat ir mani 9. Nu, jā, Mhm. manējie, manējie. Un, ja kāds ienāk starpbrīdī un saka, Eviņā, lūdzu, man vajag tur maiturībā vai to, un man nav līdzi kaut kas, un viņi zina. Un es domāju, cik forši, ka Vai viņi ne? zina, kur atnākt un pajautāt. Jā, Jā, rokas vai iepiena tu pat attālumā. pretī iesvien? Jā, jā, tā uzticēšanās, ka ir tas skolotājs, pie kā tu vari iesiet un paprasīt, tā kā otra mamma, jā, nu, ka ne visiem, Jums ir vai labi, es kaut kāda. saprotu, jūs esat visi vienā ēkā arī ar lielajiem, jā? Tas Ziniet, kā mums ir divas ēkas, bet mums ir mistrojums. Mums ir aha. nu, skatās pēc klašu piepildījuma. Mhm, Ja? mhm. Bet arī staigā, te, piemēram, nāk pāri ielai. Mums ir tā otrā ēka, nāk uz kādu, piemēram, ķīmiju šeit, nu, Aha. respektīvi uz sportu. Ja? Un tad mēs, bibliotēka ir otrā ēkā, tad iet uz turieni. Tā ka mums nav tā, ka mēs esam pie, Forši. nu, Tu esi vienā ēkā un pieejama. tā, ja. Kā tu esi Un, pieejama lielajiem, vai ne? Tu esi jā. pieejama lielajiem, sanāk, jā. Jā, jā. Lūk, un tad ir arī tāds mirklis, piemēram, kas man ļoti um, tā kā gandarījumu dod, tas ir, ka pašas skolas skolnieki, skolnieces Mhm. ir atgriezušās mūsu skolā kā skolotājs, un tām es esmu mentore, un tās es tā kā ievadu un dodu, un tad tu redzi, wow, sanāk, viņai sanāk, un tik jauki sanāk, un zin kā? Viņi var daudz vairāk nekā mēs. Mhm. Ā, tā tehnoloģija laiks, un tad viņi man saka, es tev palīdzēšu, es tev sataisīšu, un tad tā miedarbība rodas. Un tas ir arī, kad jūti, ka tie ir tie augļi. Kaut Tas ir tiešām jauki, tā jā, jau jā, arī jā. Jā, apaug tā jauda, vai ne? Un aizvien var jā, vairāk izdarīt, un tas pienesums ir aizvien vērtīgāks, vai ne? Ja jūs jā, bagātināties viena no otras, jā, un jūs to jā. visu varat dot atkal bērniem tālāk. Kolosāli. Protams, protams, jā.
Lūk, nu jā, kaut kā tā, kaut kā Bet tā. tev noteikti kaut kad jau ir kāds arī izaicinošāks brīdis, kāds smagāks, kad varbūt kāda asara vai sirds lūst, vai es nezinu, gribas zem sēgas paslēpties un nelīst ārā. Varbūt tu vari padalīties ar kādu tādu notikumu un kā tu dabūji spēku sev atpakaļ pēc, nu, pēc kaut kādas tādas greizas dienas vai notikuma. Ja man tā jāsaka, ka kaut kas tāds, nu, ļoti, ļoti kaut kas, kas man tā kā piespiedz pie zemes, īsti nav, jo es mēģinu vienmēr izķepuroties, un izķepurošanās ir tikai un vienīgi ar sarunām. Mhm, Ā, Jā, neslēpšu. Grūtākais ir, protams, tā trīsstūrveida sadarbība ar vecāku. mhm, Tā ir. Un neretums ir tā, ka mums ir jāpierāda. Mums ir jāpierāda, kādēļ es daru tā un ne citādi, ja, jo viņiem nu, ir reizes, ka liekas, ka mēs negribam to labāko. mhm, Un tad tā pierādīšana tā ir tā, kas mani tā kā, es domāju, nu bāc, nu nopietni. Nu nopietni, es taču daru nu visu, visu, ko es vien varu izdarīt, un nav labi, un tu dari citādi, un atkal nav labi. Bet, ja mēs saliekam kaut kādā skalā to, cik man tur tās raizes ir bijušas, tad tas ir tāds nieks pret to, kas ir tas pozitīvais. Un izaicinājumi, ja tu jautāji par izaicinājumiem, mhm. tad izaicinājumi ir katru dienu, jo mums jau divu vienādu dienu nav. Vai ne? Tas gan. Ja? Tu nāc uz skolu un tu nezini, kad tu atvērs klases durvis, kas tevi sagaida. Ja? Bet mani tie tādi tuvākās pagātnes izaicinājumi ir tādi, ka jā, kā jau es minēju, par teātris mākslas skolotāju izmācījos, un tas man bija tāds, bet kā to mācīt, jo tas nekad nav bijis. Mhm. Kā to darīt? Un tad bija vieni kursi, otri mācības pie aktieriem, aktieru mācības, viss tu tvēr, sūc, lai tikai tu to labāko dabūtu. Un man pat patīk tagad, man patīk bērniem mācīt to teātru mākslu, un kā jau tu zini, man liekas, arī jums ir mūzikas novirziena skola. Tāpat kā nu, mana skola, un mums jau visi bērni uzstājas pa lielam, ja, koris, ansambļi, instrumenti. Un man liekas, tā teātris māksla piedod arī to drosmīti klāt, ka es varu iziet priekšā, es varu to izdarīt. Un otrādi, tas, ka viņi jau to ir darījuši teātris mākslā, viņiem vieglāk ir darboties. Mhm. Tas ir viens izaicinājums, un otrs tāds izaicinājums, un redzēs, kā būs. Es piekritu būt sākuma skolas metodiķis Cēs novadā. Visā Un novadā kolosāli. Būs visā ļoti novadā. labi. Jā, protams, protams. Un man tik ļoti gribas palīdzēt arī skolotājiem, lai viņi tā, kā tu saki, lai nebūtu tā izdegšana, lai nebūtu tā krišana, lai nebūtu tāda, kad es vairs nevaru, ja, lai ir kas atbalsta, lai ir kas lai uzmundrina, ja, labie vārdi. Nu tā. Es tā tevi klausos, Eviņ, un priecājos, jo tu saki, novada metodiķis, ja, un nevienā brīdī tev neizskan, nu, lai redzētu, ko viņi tur dara, ja, bet tā jau droši vien sen jau neviens tā vairs nestrādā, bet tā vietā, lai viņus atbalstītu, lai viņus iedvestot, principā tāds, ka tu dalies savā pieredzē un zināšanās, un plus tāds, nu, tāds pavisam liels mentors, vai ne, nevis tikai savā skolā, bet tādā, nu, jau plašākā mērogā. Jā, Kadrija, jo es domāju, un es sev tā arī esmu uzstādījis, ka mans uzdevums nav kontrolēt, nav skatīties, bet palīdzēt. Jā, skatīties, bet saredzēt to, kur es varu Aha, palīdzēt. Tā, nu jā, tādā brīnišķīgi. veidā, Nu, jā. lai tev izdodas, es turēšu īkšķus, es turēšu īkšķus. Eva, tu pieskāries druskucīt vecākiem, ka tas ir tāds viens no, nu, kas rada reizēm varbūt tādu, kāpēc man ir jāpierāda, ja? Saki, lūdzu, ko tu labprāt, ko tu gribētu pateikt skolēnu vecākiem? Es šeit nedomāju tikai tavas klases, jā.
Bet vispār dzirdot un redzot, kā, nu, kā iet, ja, varbūt kolēģiem, kas ir tas, ko tu gribētu pateikt, kādu vēstījumu skolēnu vecākiem? Nu, es arī vienmēr to saku, jebkurā sarunā, ka jebkurš skolotājs, kurš tiešām ar sirdi un dvēseli strādā skolā, mēs esam vērsti tikai uz sadarbību. Uz sadarbību vecāks, bērns un skola, un mēs strādājam bērnam. Es vienmēr saku, mēs strādājam tā, lai bērnam ir labi. Un tikai mīļoties, vadot sarunas, palīdzot, tikai tā mēs varam pacelt to bērniņu un jebkuru. Arī kaut vai tam, kam viss iznāk ļoti labi, Mm. arī tam palīdzēt vēl augt uz augšu, vai ne? Tā kā, lai vecāki, teiksim, ļauties un uzticēties skolotājiem. Varbūt tie ir tādi divi vārdi, tāda, jā, tā uzticība un lai vecāki ir līdzatbildīgi. Tas būtu ļoti jauki, jo es saprotu, ir tāds laiks, ka vecāki ir darbiņos un ka nāk vēl mājās un reizumis ir tāds nogurums, ka varbūt pat vakarā neparunā ar to bērnu, ja? Bet vienalga kaut kādā laika perioda griezumā ir jāatrod laiks, lai aizlāpītu to, kas palaists varbūt garām, un atkal uziet uz tām sliedēm. Bet, ja vecāks iespējams kaut ko ir palaidis garām, mēs viņus redzam lielu dienas daļu. Mēs redzam, mēs jūtam līdzi, mēs redzam, ka ja kāda asariņa nobirst vai priecājas ļoti, ļoti par kaut ko, mēs to jūtam. Un, un es domāju, ja ir vecāki, kas pazvana vai ienāk un pajautā, kā ir, un tad es izstāstu, vai es saredzu tur, varbūt pārdzīvo kaut ko, un tad vecāks uzreiz saka, jā, iespējams, jo es tur biju komandējumā un kaut kas palaists garām, ja? Tad lūk, tas, ka, ja tu uzticies skolotājiem, ja tu viņam palīdzi, es teikšu palīdzi, un mēs viens otram palīdzam, tad viss būs labi. Klausā, super. Eva, kur tu ņem prieku, kur tu ņem iedvesmu? Nu, takš ne jau tikai darbā. Zin kā, es teikšu tā, es esmu meita, es esmu mamma, es esmu māsa, es esmu omīte, es esmu krustmāte, un es esmu viena no skolotāju saimes. Un tā sabiedrība, kur es arī esmu, es esmu koriste. Un man ir tik daudz pie kā griezties un tik daudz ar kuriem parunāt. Man pat nav dienas laikā tik daudz laika, bet vienu, kam es obligāti katru dienu mammai un tētim es pazvanu vienmēr. Un, protams, bērniem, saviem bērniem, kuri jau ir savā pieaugušajā dzīvē, tad es ļauju, lai viņi man zvana. Jo viņiem tas darba skrējiens ir tāds, ka man bailes, ka es patraucēšu, ka es pazvanīšu neīstā laikā, un es saku, mamma vienmēr jums atbildēs. Vienmēr. Un ir. Ja man ir ļoti, ļoti tā kā es jūtu, ka nav spēka, tad es vīram saku, braucam uz jūru. Jo jūra ir tā, kas man dod spēku, kas man iedvesmo. Jūra nav tikai tas, uz kurien es braucu sauļoties vai peldēties. Nē, tās ir pastaigas un vienkārši aizbraukt pie jūras, tad man ir tāds wow. Tas ir mans. Jūra, tas ir mans. Un patiesībā nesen es sāku dziedāt korī, un tam ir iemesls, lai es atslēgtos un nedomātu tajā brīdī par skolu. Lai nedomātu, jo godīgi Dziedāšanas terapija, vai ne? jā, Aha. jo godīgi es teikšu tā, ka vai tā ir sestdiena, vai tā ir svētdiena, vai tā ir vasara,
visu laiku domas par skolu mums ir vairāk vai mazāk, ieej veikalā skolai. Aiziet kaut kur, Vai ne? jāsalas tas nobrīd. Ja? Visu laiku. Mamma, Dzīvesveids jau, nevis darbs, bet jā, dzīvesveids, vai ne? jā, mamma dārzā kaut ko vāc nost, mamī, tas man, to es paņemšu, tas man noderēs skolai. Jā, Nemet visu. ārā, nemet ārā man noderēs, vai ne? Jā, Kolosāli. jā, un tā kā iedvesma man ir viennozīmīga, tā ir jūra, tā ir mūzika. Mhm, Pēc skolas man ir vislabākā mūzika mājās, tas ir klusums. mhm, Kādu mirkli es vienkārši esmu klusumā, jo to līdzsvaru arī vajag. Tas, kas mhm. ir skolā, nu, ir tās čalas, ir skaļums. Un, ja, un lai tam balans mēs tā kā sevi atrastu, tad mājās man ir kādu brīdi pilnīgs klusums. Aha, brīnišķīgi. Un, Eva, saki, tev ir arī kaut kas, nu, tu nosauc arī jūra tevi spēcina, jā, un tā kopā būšana un savēja, tad tur vesela bagātība, jā, kas tevi iepriecina un iedvesmo. Varbūt tev ir arī kāds, nezinu, hobijs, intereses, nezinu, odi varbūt, vai gatavot ēst, vai vislabākās pankūkas pasaulē varbūt senāk. Varbūt tev tas ar kaut kas tāds, vai grāmatas lasīt, piemēram, vai kaut ko, kas tev ļoti aizrauja un aizved prom no darba. Jā, nu, tātad es jau minēju, tas ir koris. Aha. Tas ir koris. Ceļošana. Man ļoti patīk ceļot. Un, nu, mēs jau zinām, skolotāji gadu laikā, nu, tā pa īstam jau baigi nekur neceļo. Mhm. Bet man tādu tradīciju ir ieviesusi mana meitiņa. Viņa man jau dažus gadus atpakaļ, man vasarā dzimšanas diena, un uz dzimšanas dienu man uzdāvina ceļojumu. Un ceļojums mums ir divām, mamma un meita. Un Brīnišķīgi. tad mēs ceļojam. Tad, protams, man dēliņš dzīvo Anglijā, tad es braucu uz Angliju. Un tas iedvesmo. Un tas iedvesmo, protams, lasu arī grāmatas, protams, tām grāmatām es teikšu tā, ja tu sev piespied tik un tik minūtes dienā palasīt. Jo nu, dažkārt ir jālasa pavisam citi raksti. Mhm. Ja? Gribas kaut ko citu vēl darīt, kā jau es minēju, vai tā ir dziedāšana, vai tā ir kaut kāda pastaiga, vai tā ir braukšana ciemos, pie kam es teikšu, man lielākā tāda relaksācija un arī tāda spēka ieguves avots ir draudzenes. Draudzenes ar līdzīgu, teiksim, līdzīgām interesēm. Un tad mums ir tās arī nedēļas nogalēs sarunas, ka mēs varam pa 2 stundām norunāt. Ja? Nu, tas arī Ir pilnīgi un tā, ir, vai ne? Un ir, ko runāt un nebeidzās. Droši vien, ka sen pazīstams, vai ne? Tas vienmēr ir tāds paradoks, ja, kad sačupojās, sadraudzējās, un ka tu esi uz vienu viļņu, varētu runāt bezgalīgi. Liekas, nu kur tik daudz, ja? Takš visu dzīvi izrunāt, un vienalga atrodas kaut kādas atklāsmes un secinājumi un piedzīvojumi, vai ne? Kolosām. Tas tev arī spēku dod vairāk, ja? nu, tieši tā, es saku, tieši tā. Un galvenais, ka tā draudzene arī saka, tu zini, es uzlādējos, man tagad ir forši. Nu tā, jā. Nu, dod Dievs visiem atrast tādus cilvēkus tuvumā, kur tā miedarbība uzlādē, nevis iztukšo, vai ne? Brīnišķīgi, kolosāli. Eva, kas ir tas, ko tu labprāt vispār sabiedrībai, nezinu, gribētu, lai aizdomājās par pedagoģiju vai par skolotāju darbu? Ko lai viņi uzzina? Kāds būtu tas tavs vēstījums sabiedrībai kopumā, ne tikai bērnu vecākiem, bet vispār? Mhm. Varbūt nāk kaut kas prātā. Nu, es gribēju teikt, ka skolotāja dzīve nav tikai pedagoģija. Nu, Izrādās. Jā, jo, bet bērniem ļoti daudziem ir priekšstats, ka skolotāji dzīvo skolā. Mm. Ir tāds priekšstats bērniem. Ja, bērniem. Mēs skolotāji līdzpārdzīvojam jebkura mūsu skolēnu gaitām, gan viņu priekiem, gan varbūt kaut kādām likstām, gan par katru izdošanos. Mēs tiešām priecājamies, līdzpārdzīvojam, bet es te atrodos.
Un te es esmu tikai tāpēc, lai es virzītu, lai padotu roku, lai piestutētu, ja kaut kas neizdodas. Un mēs bērniem gribam tikai to labāko, tikai to labāko. Vai ne? Nevis iegriezt vai vēl kaut Nu, ko. nē, taču. Fantastiski. Brīnišķīgi. Eva, un nu šos noslēdzošos jautājumus es jautāju visiem. Varbūt kādreiz kāds sadzird un ievieš kaut ko skolas sistēmā jaunu, un varbūt tās ienāk prātā kādas vēl idejas. Ja tev viss būtu iespējams, nu absolūti viss, nebūtu jādomā ne par budžetu, ne par kaut ko citu, kādu tu redzi ideālo Latvijas skolu nākotnē un ideālo skolu, nu, vienu, nu, mācību dienu? Kāda tā būtu? Ja, ja es teikšu, ka vienu dienu, tad tā būtu tā kā, pilnīgi tā kā mans spogulis, radošuma diena. Mhm. Tā būtu radošuma diena, un tad es ļautu bērniem izpausties it visā. Mākslā, stāstos, spēlēs, kaut kādu risinājumu atrašanā. Tiešām ļautu viņiem attīstīties. Bet, ja man būtu tā, nu, teiksim, man dot visas iespējas, ja, nu, teiksim, man ļautu darīt to, ko es vēlos, tad es teiktu tā, ka tiem skolēniem, kuriem viss ir ok, viņiem, es domāju, ka skola dod arī ok, Mhm. dod visu, viņi ņem pretī, Mhm. bet mums tagad jau kaut kādu laiciņu ir tā saucamā iekļaujošā izglītība. Un šobrīd ir tā, ka es noteikti domātu par tiem bērniem, par tiem skolēniem, kuriem ir tā iekļaujošā izglītība, vai tas ir UDHS, vai tas ir kāds autisma iezīmes, vai tas ir vairākiem skolēniem tie atbalsta pasākumi, kuriem vajag ļoti palīdzēt. Un es skolas nodrošinātu, ja man būtu iespēja, ar speciālistiem, ar attiecīgu vidi, jo tiem skolēniem vajag vidi, kurā viņiem uzturēties. Viņiem ir ļoti grūti Mhm. iekļauties parastā klasē. Varbūt kādā pirmajā, otrā klasītē vēl jā, pēcāk viņiem ir grūti. Un darītu visu, lai viņiem būtu labi, lai viņi labi justos, jo, manuprāt, šobrīd ir tā, ka viņi ir vienkārši tikai iekļauti. Tālūk. Vienkārši iespēja apmeklēt skolu, jā. Bet vispārējais, nu tā. Mūsu ziņā, mūsu ziņā, kā mēs mākam, tā Jā. mēs darām. Vai mēs darām pareizi? Mhm. Es nezinu. Es Mhm. par to šaubos, un es vienmēr saku, man ir bailes, ka es nodaru viņam pāri. Mhm. Jo es jau mācījos par citu kaut ko. Es mācījos par sākuma skolas skolotāju, nevis par speciālo Jā. izglītības skolotāju, bet to skolotāju ir maz. Viņi jau nav tā, ka tu paver durvis un paņem no kaut kurienes. Viņi jau nav. Ja, ja jau būtu, tad Pati gribi, būtu. tik arī tu pati mācies blakus, jā, bet nevis, nu jā. Nu, Jā, un tāpēc es saku, ja man būtu viena iespēja, tad jā. katrā skolā būtu vismaz 4-5 tādi speciālisti, jo bērniņu ar vien vairāk ir. Viņus tā, iekļautais skolā, bet saku, man ir tāda sajūta, ka šobrīd viņi ir iekļauti. Bet vai tālāk ir padomāts, ja, kā viņiem būtu un ko darīt, lai viņi justos patiesi labi? Mhm. Nu, Tas vēl īsti ir tā. jautājums, vai ne? Tā Mm. ir, es tev pilnīgi piekrītu. Tāpat viss sensorie materiāli un visi tādi, jā, Visas nu, ļoti istabas daudz, kur tās ir. ir nekanibinies lietas nost, jā, bet viņam to vienkārši vajag, viņš bez tā vispār nevar varbūt tikt uz Ne, priekšu. bet, zin kā, mēs jau, es par to esmu, es taču gan lasu, gan konsultējos. Ir jau tādi, ka mēs dodam tos, ņem un čubini, ņem un dari, ja, bet es taču kādreiz to nezināju, Jā, ja, nu tā. tā ir. Tā Mhm. ir. Kas būtu viena tāda dāvana, viņa varbūt abstrakta, ja, ko tu gribētu uzdāvināt visiem skolotājiem, tā skaitā arī sev?
Mhm. Aizskait arī sev. Kas tas būtu? Mēs tagad atvērtu banti, dāvana no Evas. Kas tas tāds būtu? Nu, zini, kā es teikšu tā, nu tāda, oh, dāvana, es teikšu tā, nu, labu veselību visiem, ja? Nu, tāda dāvana. Un es domāju, par to daudz priecātos. Bet, ja godīgi, es ļoti, ļoti par to domājusi. Manuprāt, ka es gribētu, lai ik viens skolotājs katru dienu saņemtu kādu pateicības vārdu. Vienalga no kā, no otra pedagoga. Vēl labāk, ja kāds no administrācijas to dara, ka ierauga, ievēro, līdz ar to paceļ arī skolotājiem to pašapziņu, vai ne? Un, jo es teikšu, es un ik viens arī tu, Kadrija, un ik viens skolotājs dara šo bezgala svarīgo darbu, un visi skolotāji ir vienkārši brīnišķīgi. Brīnišķīgi tie, kur ir savā vietā, jūs esat fantastiski vienkārši. Ja, un tā kā es no sevis varu teikt paldies, paldies, ka darām šo darbiņu, un es domāju, īpaši sākumskolas skolotāji būs visu laiku vajadzīgi. Visu laiku, jo tie maziņie jau viņiem vajag to atbalstu. Vai ne? Kaut Cilvēku. Nu, tagad jau, nu, dod Dievs, ka kāds arī dzird no administrācijas, jā, jo patiesībā tā ir, jā, ja vecāki vēl pasaka paldies un bērni, protams, jā, citreiz, šī ir man mīļākā diena, šī ir man mīļākā diena, un tas tev uzreiz ceļ, jā. Un kolēģi kādreiz arī paldies, varbūt, un tur droši vien ļoti bieži par tām metodēm vairāk, jā, bet tā varētu būt, vai ne, ka tieši atcerēties arī, nu, visos līmeņos tās pateicības un sirsnību un Jo attiecību un tev, vienkārši cilvēcīgi novērtēt novērtēt. to, ko tu. Tev arī pilnīgi ir taisnība. Skolēni, bērni, tie Mhm, novērtē. Viņi novērtē tā, kā viņi māk. mhm. Viņi uzzīmē zīmējumu, viņi atnes zīmīti. Tu esi visforšākā. Ā, Dažs pat mani uzzīmēja, uzglezno. Un tās zīmītes patiesībā es arī krāju, man viņas ir īpaši pēdējās, nu, kas ir tāda pēdējo gadu, ja? Uh, Un tas ir tas, kā viņam prot pateikt paldies. Tas ir Tas tā ir tas, īpaši, ka tu zini, ka viņš ir veselu domu domājis, jo tas papīrs ir jāpaņem, un tagad tu vēl vēro tev kādreiz stundā un skaties, un tur zīmē matus, jā, un tur auskars ar vēl kaut ko. Viņam tas ir jā, vesels process, jā. tieši tā, Fantastiski. tieši tā. Tā kā tie cilvēciņi, mazie brīnumiņi, tie saka, tie prot, caur vienalga kaut kā, dažreiz vienkārši pieliek galviņu samīļo, saka paldies tev, Jā. vai tad, jā, tas zīmējums, vai vienkārši paldies, tie gan no tiem nāk, tas foršais, jā, tas atpakaļ. To tiešām gribas novēlēt arī lielajiem, citreiz, ja maziņiem mums jau labi, viņi vēl nāk samīļoties, jā, lielie jau tev tā neies vairāk, jā. Nē, nu jā, Fantastiski. jāizmanto, tas mums ir Nē, jāizmanto. ķerat mirkli, ķeriet mirkli, kamēr vēl var, jā. Eva, Jā. kas būtu tavi trīs padomi labākai dzīvei? Trīs padomi labākai dzīvei. Uf, tā, pirmais, es domāju tā, pirmais ir jāmīl sevi, mīliet sevi, jo, ja mūsu burciņa nav piepildīta, mēs citiem, nu, neko nevarēsim iedot. Mhm. Otrais ir to, ko es arī minēju pirms tam - sarunas. Sarunājieties, jo sarunas vedina gan tu redzi problēmu, gan redzi, kā palīdzēt, gan arī tajā sarunā varbūt arī izskan tie paldies vārdi, uzmundrinājumi vārdi, un sarunas ir jāveic gan ar bērnu, gan ar kolēģiem, ar skolotājiem, gan ar vecākiem. Un ļoti labi, ja sarunas arī ir vecāku starpā. Es runāju par tādām produktīvām sarunām. Ja? Mhm. Lūk, tā, un trešais, es teikšu tā, ka cieniet sevi un esiet atbildīgi. Mhm. Atbildīgi par to, ko darāt.
Droši vien, ka varētu pat vēl plašāk to, ko darat, ko jūs runājat, ko jūs rakstat, ko jūs sakat, vai ne? Jā, Vienkārši tiek visu, jā, atbildi. Tā ir, paldies tev, jo principā jā, jau viss, ko mēs darām, ir ar sekām, gan labais, gan netik labais, vai ne? Klausā. Paldies, tev, Mīšēva. jā, Nu, ko, Eva, jā. mēs esam nonākuši līdz pēdējam jautājumam, patiesībā tādam vingrinājumam, ja? Kad es aicināšu tevi apsēsties apzinātā pozā, ja, ka tev ir kājas, ir stabili pie zemes, ja, un galva mugurkaula turpinājums, un galvas vidus smaida debesīm, un pēdas smaida zemē, un tad tā ieelpo un izelpo mierīgi. Un pajūti pie sevis un pasaki vārdu, kurš tev vienkārši atnāk. Kas ir tavs spēka vārds? Ai, nu tagad, zin kā, es skatos pa logu ārā, un es redzu viens vārds ir miers. Mhm. Miers visās tā izpausmēs. Jā, Jā, redz, kā trāpa vai ne? Trāpa kaut kādā miers. Miers, lai mums visiem pietiekam daudz miera jā, visās visās, izpausmēs. gan lai tur ir miers, Jā. gan sirsniņās, gan, Visās tā jā, izteiksmēs. Paldies, tev, Eva, milzīgs jā. par šo sarunu. Varbūt ir vēl kaut kas, ko es tev neesmu pajautājusi, bet tev ir uz mēles, ka tu labprāt to pateiktu, lai iemūžinās, lai paliek, lai dzird, lai zina. Varbūt tev vēl kaut kas nāk prātā. Zin kā, laikam jau es esmu tā pastāstījusi par sevi, par savām domām, bet es gribētu teikt, ka es katram skolotājam iedotu pulksteni. Iedotu pulksteni ne tādēļ, lai viņš tajā skatītos, bet darītu to, ko dara pulkstenis. Turpināt doties uz priekšu. Ak, tik skaists vēlē. Tas jau tā kā tiešām vēlējums. Jā, un pulkstenis nevis laika uzskaitēji, bet vienkārši turpina. Ak, tad Dievs, cik skaisti. Brīnišķīgi. Paldies, tev, mīļš. Paldies, tev, Eva, par šo sarunu, Paldies! par sirsnību, par mirdzumu un par pulksteni. Par pulksteni es tādu domu nebiju dzirdējis. Man viņa ļoti patīk. Kausā. Paldies, tev, mīļš. Paldies, tev, Kadrija, paldies, ka uzaicināji, paldies, ka devi man tādu iespēju pastāstīt par sevi. Un es priecāšos dzirdēt arī citu skolotāju brīnišķīgo cilvēku stāstus, jo tas iedvesmo pirmkārt, es domāju, noteikti iedvesmo, un tu saproti, ka ir tik daudz fēnu skolotāju. Mēs visi esam ļoti jauki. Un labprāt visu skolotāju stāstus varētu klausīties un klausīties, vai ne, Kadrija? Ir tā, un es arī šajās sarunās vienmēr bagātinos un nevaru, ak, Dievs, cik ir daudz kolosālu skolotāju, kas ir savā vietā un mirdz, kāds pēc 5 gadiem, kāds pēc viena, kāds pēc 36, jā, un kāds vēl pēc 60, jā, tā kā fantastiski. Paldies tev, Eva Mīļš, un paldies klausītāji, un tiekamies atkal kādā citā sarunā. Jā, atā. Vislabāk. Atā.